Čau visiem, šeit podkāsts For Scene. Šodien mēs atkal parunāsim par skolu. Kādas metodas jums patīk, kad skolotāji izmanto mācot mūsu? Grupas darbi, piemēram, pāru, individuāli vai īstermiņa, ilgtermiņa darbi. Man jau patīk pāru darbi, ja tad nav baigi daudz cilvēkiem jārunā, bet tev arī nav vienam jādara. Un arī ilgtermiņa darbi tādi. Mēs jau visi zinām, ka bieži atstāja visus pēdējo brīdi, tāpēc īstermiņa darbi ir tā kā ideālāk. Jā, viņi vienkāršāk sanāk, tāpēc, ka tu neaizmirsti par viņiem varbūt tā kā. Vienīgais tas, ka ilgtermiņa darbos mēs zinām, ka mums ir nedaudz vairāk atpūtas, nevis tā kā ir īstermiņa darbi, ka mēs zinām, ka mums nākamajā nedēļā jau jānodod un mums ieslēdzās tāda maza spriedze. Un tad tie ilgtermiņa darbi, ja viņas arī dara tā kā pakāpeniski, nevis pēdējā vakarā, tad viņi arī mājas daudz vieglāk ir. Jo es labāk izvēlos vienu ilgtermiņa darbu, nevis kaut kādas, 5 īstermiņa darbus. Jā, tas gan jā. Nē, bet ir arī svarīgi vienkārši kādu darbu skolotājs uzdod un kādā priekšmetā tas ir. Arī vai skolotājs ir saprotošs par tiem, ka tev ļauj izvēlēties to pārinieku, ar kur tu strādā. Vai to grupu. Jā. Tāpēc, ka tu pelni savu atzīmi un tev vajadzētu pašam būt noteicējiem, ar ko tu pelni kopā to atzīmi, nevis, ka tev iedod kaut kāds random cilvēks un tu uz viņiem nevar paļauties. Jā, ir bieži gadījies, kad grupu darbos ir viens, kas dara vairāk nekā citi, un tad arī tāds nepatīkams sajūta. Tu nenodos to cilvēku skolotājiem, jā, tas nav. Tāpēc labāk ir tad, kad tu pats vari izvēlēties cilvēks, ar kuriem tu labprātīgi darbotos, un tu zini, ka viņam kaut ko izdarīs. Un es tieši arī gribēju piebilst. Varbūt pat dažreiz nav tā, ka tas cilvēks, izdara mazāk, un tas ir slikti. Citreiz pat es labāk daru tā, ka es izdaru vairāk, tas cilvēks izdara mazāk, bet izdara tās lietas, ko es tieši negribu darīt. Un es pat labāk tad, tā kā kaut ko tādu izvēlos. Bet tam arī vajag to īsto pārinieku. Ja man iedod tādu cilvēku, ko es nekad īsti nerunāju, jā, tad tā kā... tu nevari sastrādāties, komunicēt, un tu nezini viņu labāk stiprās puses. Tad... Un tad ļoti grūti. Tas pirmais jau ir komunicēt ar to cilvēku, pēc tam reāli vispār dabūt to darbu gatavu. Ja vēl jāprezentē, tad vispār. Vienīgais dažreiz liekas negodīgi, bet tad, kad man tas nav jādara, tad viss ir kārtībā. Jo es arī izvēlos labāk višķiņu mazāk, bet grūtāk darbu nekā darīt nereāli daudz, bet vieglus darbiņus. Un man patīk arī, kad skolotāji taisa it kā lielus darbus, bet tāpat laikā ir katru nedēļu kaut kas jāizdara līdz tam darbam, jo viņa tā kā pati saplāno, kas mums ir jāizdara, bet mēs tāpat laikā varam arī to izdarīt pēc ilgāka laika. Jā, vēl ir ideāli skolotājs uzdot to darbu vairākos mācību priekšmetos, varbūt dažreiz pat, tāpēc, ka tu dabū vienkārši, tu izlaspējam to vienu grāmatu, tu dabū vairākos priekšmetos to atzīmi kaut kādu. Tas arī ir, es atceros, pagājuši, ka tā bija. Mums vienkārši savienoja kopā. Jā. Tā kā tos priekšmetus, un tad arī bija daudz vieglāk, jo tu tā kā zini. Tev arī liekas, ka tu izdari mazāku darbu, bet tev tas būs jau vairāk, lielākām. Skolotājs nāk pretī arī mums tādā ziņā, ka, viņi saprot, ka mēs neesam nekādi roboti. Viņi kaut kā mums vajag dažreiz. Ir tā sajūta tāda, ka tu tā kā neko neesi izdarījis, bet tu par to beigās saņem reāli 2 vērtējumus, un tas tā kā tu esi veltījis diezgan daudz laika tam, tā kā ir diezgan vērtīgi. Man arī ļoti patīk stundas, kur var diskutēt un izteikt savu viedokli, un tad visi kopā kaut ko nonāk pie kaut kāda secinājuma, ka tev neliek vienam pašam kaut ko domāt. Tu vienkārši pasaki arī savējo, skolotājs tev pavērzīs uz pareizo pusi, un tad tu domājot un reāli, kaut ko darot, tu sapratīsi vienkārši. Tas man ļoti patīk sociālajās, jo mēs tiešām daudz diskutējam un runājamies, un nav tā, ka tu vienkārši sēdi un klausies, ko tev tas skolotājs pasaka. Tu tā kā reāli beidzot var iesaistīties tajā sarunā, un tu vari izteikt to savu viedokli, un tu zini, ka tevi neviens nedžadžos. Bet tā arī ir vieglāk mācīties, tā kā vieglāk kaut ko atcerēties. Piemēram, latviešu valodā. Labi, viņi mums uzdod kaut ko izdarīt, bet pēc tam mēs pārunājam un tā kā padiskutējam par to, un tad ir vieglāk saprast, ko mēs vispār daram, un vai mēs izdarījām pareizi vai nē. Ja tas jau arī atšķirās kā kuram, piemēram, citiem varbūt vieglāk iemācīties, kad diskutēt, citiem varbūt vieglāk, kad uzdod uz lapas uzrakstīt, ko tu esi iemācījies vai kaut ko tādu. Un, piemēram, man pašam arī daudz labāk patīk par sociālajās zinībās. Diskutēt par to, ko tu, es izlasījis grāmatā vai uzzinājis kādā filmā, nevis aiziet uz latviešu valodu un rakstīt eseju par to. Īsti nesaprast, ko tu esi uzrakstījis un tā kā veltīt to laiku kaut kam.
Vispār, kāda ir jūsu viedokļa par skolas vidi un to atmosfēru? Es nezinu, man liekas, ka ir ļoti labi. Mēs tā kā mūsu klase principā ir nereāli, tāda draudzīga. Varbūt ne nereāli, bet, ir draudzīgi. Varbūt tā kā mēs esam tādās grupiņās, it kā jā, bet, Tajā pašā laikā mēs spējam visu tā kā kopā izdarīt, ko vajag. Un neviens nesūdzās, es domāju. Cilvēkiem ir tās savas grupiņas. Nav tā, ka, visi klasi ir tik ļoti vienmēr apvienot, ka tur kādam varbūt jāsūdzās ar kādu cilvēku. Neviens nav viens pats. Jā, ir cilvēki, kuri, ir savā grupā, viņi ir laimīgi ar tiem saviem cilvēkiem un draudzējās un viss kārtībā. Un tad, kad klasē kopā kaut ko izdarīt, tad mēs visi arī kaut ko varam izdarīt. Jā, mēs mākam būt gan grupiņās, gan visi kopā. Bet man pietrūkst skolas, kad vispār skolā varētu būt kāda atpūtas telpa vai kaut kas tāds, ko darīt tajās brīvstundās. Jo, piemēram, mums šobrīd ir tik daudz brīvstundas un nav visiem iespēja aiziet mājās. Kad skolā būtu forši, ka būtu kaut kāda iedomāties telpa, kur ir kaut kāda dīvaini, kur tu vari ieķert kādu napiņu, pagulēt un... Jūs jā, kā es to gribētu. Nevajag obligāti būt napiņam, tur kaut kā, aiziet uz bibliotēku un kaut kādu pufi. Saprot, bet tā kā napiņiet, nepaldies. Jā, varētu. Mēs varētu iet skatīties, kā viņai mutu vaļā un viņa guļu krāts. Bet, jā, tas man patīk ģimnāzijā. Cik es esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem, ka viņiem ir tas tā vieta, kur tu vari apsēsties un atpūsties. Viņiem bibliotēka pārsvarā. Mums arī ir bibliotēka, bet mums vienkārši viņa nav tik liela, tāpēc nav arī tāds tā kā dīvāns. Šobrīd ir tā kā vieta mājas, ka tiešām tā palodas, jebkurā stāvā. Jā. Lai arī cik ļoti skolotāji mums teica, ka mēs iztamies pēc puķpodiem, mums tās palodas patīk. Jā. Tieši tā. Un kaut vai es domāju, nav nekāda skolā tā, ka ir pilnībā viss kabineta aizņemts. Es domāju, nebūtu arī slikti, ja kaut kādu vienu kabinetu pārvērst par to atpūtas telpu. Jā, tas būtu rītīgi. Es nezinu, palielināt to bibliotēku vai pārcelt kaut ko. To vienu telpu, neviens nekas kaut kādu milzīgi tagad, bet arī domāties kaut kādu hokeju galdu vai pingpongu vai kaut ko darīt interesantu. Tas jau ir pat rak, ne? Tas būtu tik interesanti. Nē, bet skolā tiešām tā kā liekas, ka ir tie kabineti, kur ir brīvi, bet tiešām nav neviens brīvs kabinets. Kaut vai kādā stūrī ielikt pufu un būs ļoti labi. Jā. Kaut vai otrā stāvā, nezinu. Tur, kur vienkārši. Vai kaut vai kādu no tiem koku lielajiem soliem, citreiz, viņi ir ļoti ērti, jā, bet citreiz es labāk pagulētu kaut kādā dīvānā, ja tur būtu, vai, nezinu, pufs. Kaut kas mīgs, tur vienkārši sēd un čilo. Jo, tā arī var atpūsties no tās radītās stresa skolā. Kas jums rada reāli vislielāko stresu? Man tie ir reāli pārbaudas darbi, man liekas, tāpēc, ka kā var vienā pārbaudas darbā novērtēt tavas zināšanas, kas ir notikušas pa visu mēnesi, ja pat ne vairāk, un to pārbaudas darbu tu raksti 40 minūtes. Un tas man rada tādu stresu, jo tu nezini, ko tev ieliks iekšā no tās visas tēmas. Bet arī tā kā tas, ka nevar labot vairs īsti, tā kā var vienu kontroldarbu, kas ir vispār traki. Jo var būt, ka dienas, ka man ir labāk un dienas, ka man ir sliktāk. Un ja man ir tā sliktākā diena, es uzrakstīšu to kontroldarbu sliktāk, un es viņu nevarēšu labot tikai tāpēc, ka esmu kādu citu jau izlabojusi. Un tas tā kā, what? Tāpēc izvērtē savu mentālo veselību un tajā dienā būt kolēdz mājās. Tikpat... Vienkārši brauc to skolu, ja? Jā. Mēs tā nedaram. Ejam uz skolu un mācāmies. Jā, mēs mācāmies cītīgi. Bet, par tiem kontroldarbiem runājot, vienkārši ir dienas, kad tu jūties sliktāk un kad tu neesi gatavs uzrakstīt to trako pārbaudas darbu. Labi, es tagad nesūdzos, bet tā vērtēšanas sistēma ir arī pilnīgi smieklīga. Kā tev var no kaut kādiem, cik tur 32 vai 31%, tas jau skaitās 4. Bet tā, matemātikā mums māca pilnīgi savādāk, bet tā kā vērtēšanas sistēma vispār tam neatbilst. Tā kā, protams, mums tas ir labi, mums ir prieks, mēs dabūjam sekmīgu atzīmi. Un arī mācāmies no kļūdām. Kā es varu iemācīties no kļūdām, ja man neļauj pārlabot kontrolu darbu? Vēl varētu skatīties par to attieksmes jautājumu, kā skolāns vai skolā mācās tajā stundā vai nē, bet jā. Manuprāt, arī tas, kas ir grūtāk, ka tev ir tēma 3 mēnešus un tu uzraksti pārbaudas darbu, kur tev ļoti apjomīgs ir, vai tev tēma ir, nezinu, pusotru nedēļu, kā un citreiz matemātikā ir, un tad tu raksti pārbaudas darbu. Citreiz tas apjoms ir tik ļoti milzīgs, nezinu, ko mācīties, bet dažreiz tev tāds ir, ka tu matemātikā neko neesi iemācījies par to nedēļu, tev jau vesels pārbaudas darbs ir, nezinu, uz 2 lapām. Labākie ir tie priekšmeti, kur tev māca vienu, pierakstīt, lai kaut ko citu, un pārbaudas darbā ir 3. variants. Un man arī visvairāk besīt, kad reāli tu esi mācījies tik daudz ko, un par to visu reāli neielēji pārbaudas darbā. Tā kā, ja tu esi reāli to mācījies, tad kaut vai visu ielikt, vai pateikt, kas tur būs. Jo citreiz tā, ka tu kaut kādas, nezinu, 3 stundas velti kaut kam, ļoti it kā svarīgiem, bet pārbaudas darbā nekas tas nav, un tu tās reāli 3 stundas varēji veltīt pilnīgi kaut kam citam.
Kāds jums domas par mājasdarbiem? Liels stress vai ne? Atšķirībā, ko kāds mācīja priekšmets, ir tādi darbi, kuros ir jāveltā ļoti ilgs laiks, un tad ir tā kā nedaudz lielāks stress, vai es paspēšu, vai man viss izdosies. Tā, bet ja ir kaut kādi mazie mājas darbiņi, kurus vienkārši tā kā pirms stundām atkārtoju kaut ko vai iemācos, tad viss ir kārtībā. Tad tas man nerada baigo stresu. Man liekas, ka mājas darbi reāli nostiprina tavas zināšanas, ko tu stundā iemācījies. Daudz nīd par tiem mājasdarbiem, bet, ja tu gribi mācīties, tu viņus vienkārši izdari un tu būsi gatavāks vienkārši uz to stundu. Man patīk, ka tagad jaunajā tajā izglītības tajā saturā mums ir jāizmanto tehnoloģijas. Mēs varam izmantot telefonus, kaut kur mums ir kaut kādu uzdevumus LV pārbaudot, pat tiek likt vai somā.lv. Tās ir mūsdienas, un mums vairs nav tikai viss uz papīra lapas jāraksta. Citreiz varbūt tas tā kā varbūt nav labākais veids, kā iemācīt kaut ko, bet tā kā arī tas, ka tu mācies gan no darba lapām, no grāmatas, no interneta, kaut ko, tas, man liekas, tev arī attīst kā cilvēku, un tā kā tu ar vairāk informāciju. Piemēram, tas arī atrast informāciju internetā, tas arī jāmāk ir. Bet ir arī grūti dažreizēm, ka ir uz datorā kaut kas jādara, jo tad tu pierodi pie tā, ka tu dari datorā, un tad tev iedod kontroldarbu uz lapas, un tu vairs neko nezini, neko neatceries un neko nemāki, jo internetā atrast informāciju ir tā kā diezgan viegli, salīdzinot ar grāmatu. Vēl arī tas, ka ir mākslīgais intelekts. Jā, un tu visu vienkārši noraksti no interneta, un tu neko neiemācies. Tā ir vieglāk, bet tā ļoti maz ko atcerās. Jā, tā jau forši, zin kā, tu pasēdi stundā, bišķi vieglāk, tu nezini, atpūties, nedara neko tik daudz, bet ja tas ir pa daudz, internetu lietošana un datori, tad, tas var diezgan slikti beigties. Jo arī tas pats, nākotnē, ja tu ies kaut kur strādāt, nezinu, kaut kāds grāmatvedis vai kaut kas, tu jau tāpat datorā viss darīs. Tu jau nedarīsi, tu nerakstīs neko uz lapas vai kaut ko. Nebūs līguma ar roku jāraksta. Jā, tur reāli vienīgais, ko nezinu, parakstīsies varbūt ar pildspalvu, tas ir viss. Arī mākslīgais intelekts un viss pārējais, tev tos komats arī tur saliks, kur tev vajag, un viss pārējais tiks reāli izdarīt un izvērt tavā vietā. Mums ir arī paveicies tas, ka mums uzdevumos LV profs, un vēl ir Soma, kur mēs varam mācīties. Mums nav vienkārši jāmācās no klades, kas mums ir ierakstīts stundās. To var nezinu. Piemēram, es dažreiz daru tā, ka no rīta es braucu, piemēram, uz skolu. Man nav jāvar klada vaļā autobusā kaut kas. Es attaisu, piemēram, telefonu vaļā, ies soma.lv un tikai kaut kāds uzdevums padaru un pamācos. Tā kā vairāk fleksibli viss ir. Jā, šitā arī, tā kā, piemēram, ir nakts, un tu negribi slēgt gaismu iekšā, tu vari reāli vienkārši sēdēt telefonā un mācīties. Nē, labi, cik mēs par nakti mācāmies. Ir tāda iespēja. Cik vispār mēs mācāmies? Nē, zini, tad, kad vajag, tad mācās, un tad, kad vajag, tad izmanto visas savas iespējas mācīties. Kas katram ir arī pietiekami. Vispār jūs jūtat, ka to, ko jūs iemācāties, jūs praktiski iemācāties arī nevis tikai ķeksīšu pēc. Viss, ko es mācos, ir ķeksīšu pēc, man liekas. Bet labi, es saprotu, tas attīst man domāšanu, tas attīst man atmiņu un tā, bet es tiešām nepielietoju šitās zināšanas dzīvē. Labi, latviešu valodā kaut kādus komadus šad tad kaut kur vajag ielikt, bet, es, piemēram, neeju pa ielu, un es neanalizēju katru ievas teikumu. Piemēram, es nezinu, tu salikts tagad... pakārtots. Šis bija salikts pakārtots teikums, šis vārds bija apstākļu vārds, šis vārds bija īpašs vārds. Un tas arī kā kurā priekšmetā. Sociālās zinībās diezgan daudz ko iemācījies. Ja mēs, piemēram, par politiku runājam, ir varbūt lietas, ko es neesmu dzirdējis, tu kā iemācies reāli arī par to un izlasi kaut kādu rakstu. Tu iemācies, tas nav tikai ķeksīšu pēc. Arī ir ķeksīšu pēc, bet citreiz tā, ka tu mācies it kā ķeksīšu pēc, bet tu arī kaut ko iemācies pa īstam. Bet ir daži priekšmeti, kuros vienkārši tu to iemācies, paiet nedēļa, tu to esi reāli aizmirsis un tev tā kā nekāda saistība ar savu dzīvi, tā kā vispār par to nav. Nav jau visur tā, ka mēs tikai ķeksīšu pēc, bet, lielākoties es daru visu ķeksīšu pēc. It kā jā, bet tāpat laikā ir priekšmeti, kuros mēs mācījāmies 7. klasē kaut ko, un tad tagad vidusskolā mēs atceramies, ko mēs bijām mācījušies, un tad ir tās zināšanas, kas jau mūsos bija, un mēs tagad to zinām, kas mums tajā brīdī likās ķeksīšu pēc. Un arī ir priekšmeti, kuros ir, kā jau teicu, jādiskutē, un īstajā dzīvē jau mēs arī diskutējam ar citiem cilvēkiem, un mums māca īstenībā pareizi diskutēt, ka mums ir jāuzklaus arī citu viedoklis, mēs nevaram teikt tikai savējo.
Bet citreiz arī ir tā, ka pamatskolā kaut ko iemācies, kas ir ļoti svarīgs, bet tev tas vispār dzīve nesaista. Tev tas ir vienkārši ķeksīši pēc. Un pēc dažiem gadiem vidusskolā prasa to no tevis, un tu vienkārši nezini neko par to, jo tu esi visu aizmirsis. Un tad skolotāji ir šokā, ka jūs taču to mācījāties, bet tas bija reāli 2 gadu atpakaļ. Man tas galīgi tā kā dzīvē neinteresē. Tu neesi to tiešām iemācījies, tu esi tikai izdarījis to tikai ķeksīši pēc, un tad nākamajā visu mācīšanās process diezgan grūti. Mums grib, lai mums ir labas atzīmes, tāpēc mēs iemācāmies ķeksīši pēc, un pēc tam mēs visu aizmirstam. Jo tad, kad mēs zubramies tiešām tā kā uz vienu nakti, tad mēs pēc tam vairs neko neatceramies. Tas ir reāli, tā, tas ir vienai dienai, ko mēs iemācāmies, un tālāk viss. Mums to vairs nevajag. Tieši tāpēc arī tie ilgtermiņa darbi, man liekas, arī bišķi svarīgāk ir. Tu diezgan daudz ko dari arī tā ik pa laikam, un nav tā, ka tev iedod lielu darbu uz nākamo nedēļu. Tev visādi citādi darbi jādara, un tu pēdējā naktī kaut ko izdari un neko reāli neatceries. Diezgan daudz zināšanas arī ir pazudušas no 2020. un 2021. gada, kad bija Covid. Un tā bija mums tā kā reāli 7., 8., mazliet 9. klase, kur ir diezgan daudz pamati. Skolotāji tagad mums diezgan daudz šokā ir par to, ka mēs kaut kāds daudz pamatu nezinām, bet arī kā mēs, mums nevar. Vecumā mācījāmies. Jā, kā mēs tajā vecumā mācījāmies, un tagad jau jaunieši zinātu, kā pie mācīties, bet tas bija pilnīgi kaut kas jauns un no mājām mācīties, un pandēmija nedrīkst gan iet ārā. Tad pēkšņi arī parādījās tie uzdevumi.lv, jo pirms tam viņi tika izmantot, bet ne tādā saturā visā. Bet arī mēs principā visu no jauna sākām mācīties. Mēs iepriekš nekad šitā nebijām mācījušies, nekad īsti mācību procesā nebijām izmantojuši internetu, un tagad mums viss ir internetā. Tas bija tāds dramatisks, tāds pagrieziens, tāpēc arī ir tik grūti atcerēties. Un ne tikai mums, tā kā tas bija, bet arī skolotājiem. Tā kā skolotāji arī nezināja, ko mums gan uzdot, un diezgan bieži tie darbi bija tādi vienādi. Un kā mēs varam daudz ko iemācīties? Tad, kad bija Covid, mēs reāli gājām kaut kādā 7., 8. klasē, un mēs tagad izjūtam to, ka mēs reāli 7., 8. klasē nemācījāmies. Mēs varam reāli pateikt godīgi. Covid mums izdarīja nereālu robu, bet tad es padomāju, kā bija reāli jaunākiem par mums. Viņi gāja kaut kādā 5. klasē. Kā tad var vēl viens pats pamācīties? Lielākas klases, jā, bet mazākām klasēm, man liekas, vispār grūti. Ko jūs gribētu pamainīt, kad izglītības sistēmā kā māca vai vispārīgi visu? Es gribētu, lai mēs varētu labot kontroldarbus. Jā, tiešām. Es gribētu, ka ir grāmata. Jo man patīk telefons vai tā, bet kā grāmata bija kaut kas cits, ka tur reāli. Tev ir tā kā uz rokas tas materiāls, un tad arī viņi pašķirs. Tagad reāli bioloģijā mums ir pa 3 grāmatām visas tēmas, jo jauniem saturam nav piemērots grāmatas. Un, piemēram, matemātikā mums ir ļoti daudz tās darba lapas. Ir jau forši, ka ir, bet man tā mape jau ir tik bieza, ka es viņu nevaru īsti aiztaisīt, tāpēc un ir tikai novembris. Jā. Reāli, un kā būs līdz mājām? Es arī par šito pašu domāju. Man būs 3 mapas. No otras puses rītīgi forši ir, ka tās darba lapas, jo ir uzdevuma noteikums, un tad tā kā uzreiz tu pildi to uzdevumu. Tad, kad mums bija grāmatas, mēs kladē uzrakstījām uzdevuma numuru, lapas pusi un pildījām uzdevumu. Kā mēs varam mācīties kontroldarbu, mums tad jāšķirst ir tā grāmata, lai atvertu vispār tos uzdevumu noteikumus. Bet mums jau arī bija tā, ka mums tās grāmatas bija tikai skolotājai, un tad mums ir uzrakstīt lapas puses uzdevums, bet mums nav tas uzdevums. Jā, tāpēc īstenībā no otras puses man ļoti patīk, ka ir tās darba lapas. Un tagad mēs turpināsim atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Pastāstiet, ko darīsiet pēc 12. klases? Es šobrīd dzīvoju tagad un nedomāju par to, kas notiks tālāk. Man apmēram tāpatās ir, bet tā kā jāsāk jau kaut kas domāt, jo tūlīt reāli ir decembris, un ja šitā turpinās, tad reāli būs jau pavēlu, un kaut kas jau ir jāizdomā. Jā, man ir nojausma apmēram, ko es varētu gribēt un ko es varētu darīt, bet tā 100% es, protams, vēl neesmu pārliecināta, un to es varēšu tikai noskaidrot tad, kad gads ies uz beigām. Bet vajadzētu sākt laicīgāk domāt, lai nav tas stress, kad man tagad ir jāiesniedz dokumenti un es nezinu, kur man sniegt. Arī es nezinu īsti, kur es gribu studēt, jo man ir vairāki varianti, bet es šobrīd nevaru pateikt. Mēs zinām, ka mēs visi studējam, ejam tālāk uz augšu skolu, bet mēs nezinām tieši uz kurieni. Otrais jautājums ir, kādas ir mūsu domas par obligāto dienestu?
Manuprāt, tā jau ir kā labi. Tā kā valstī vajag cilvēks, kurš gatavo aizsargāt valsti. Varbūt citiem tas liekas negodīgi, bet tev ir visas iespējas, ja tu ej reāli studēt, tev atļaujiet studēt, un pēc studijām tev vienkārši ir tie 11 mēneši iet obligātajā dienestā. Vienīgais ir tas, ja tu aizies to obligāto dienestu, sākās karš, tev nav nekādas izvēles, tu esi iesūtīts karā. Iedomājieties, kā notiek ar mums, kad mums kaut ko uzspēj, mēs to vēl mazāk gribam darīt. Tāpēc ir obligātajā dienestā tevi iesauks, tu tur negribēs atrasties, un tu būsi nekāds, tu būsi vienkārši tādā ziņā tur, jo ko tu vari izdarīt, ja tu negribi tur atrasties? Nē, man tiešām nav nekāda pretenzija pret obligāto dienestu, un es ļoti novērtēju tos, kur iet dienestā. Brīvprātīgi, bet arī tie, kas piespiedu kārtā, ka viņi nemēģina aizbēgt no šitā, viņi būs tie, kas aizstāvēs mūsu valsti. Cik ilgi plānoja darīt podkāstu? Līdz eksāmena sākumam, jo šis ir projekta darbs mums, un tāpēc mēs viņu apstādināsim. Varbūt mēs nodosim kādam citam. Jā. Tāds ir plāns, ka mēs ļoti vēlētos, lai mūsu podkāstu pārņem kāds cits. Vai jūsuprāt, skolotāju attieksme 12. klasē ir mainījusies? Skolotāji mums vienkārši labāk pazīst tagad jau. Jā. Viņi labāk zina, kas mums patīk, kas mums nepatīk, kas mums iet vieglāk, kas mums iet grūtāk. Un viņi cenšas kaut cik vismaz pielāgoties mūsu spējām, mūsu vajadzībām. Un kā jau mēs iepriekšējā epizodē minējām, skolotāja attieksme ir atkarīga no jūsu pašu attieksmes. Arī mēs izaugam un tiešām mūsu attieksme mainās, tāpēc arī viņa attieksme pret mums arī mainās. Mēs ceram, ka nākamajā epizodē jau jūs mūs redzēsiet ar kamerām. Un mēs arī ļoti ceram, ka jūs rakstīsiet mums ieteikumus un jautājumus. Jūs droši drīkstat mums tos rakstīt privāti vai anonīmi. Mūsu Instagram profilā ir storija lodziņš, kur jūs drīkstat mums jautāt jautājumus. Kā jūs jau klausāties šo? Ja jums ir reāli kādi ieteikumi vai kaut kas, ko mums vajadzētu uzlabot, tas nav tik grūti. Anonīmi kaut vai atsūtīt mums ieteikumu. Tas mums palīdzēs turpmākajā projektā attīstībai. Jūs gan izplīdzēsiet mums, un jums pašiem būs interesantāk un labāk klausīties šo visu. Ja tev liekas, ka tu neko īsti neietekmē, ieraksti to atsauksmi. Tu esi varbūt tas viens cilvēks, kas varbūt var mainīt daudz ko. Kopumā mēs ceram, ka jūs spējāt arī atrast sevi šajā visā. Jūs spējat saskatīt, kā jums patīk visas šīs mācīšanās metodas, kas jums patīk vispār skolā. Jūs spējat salīdzināt. Paldies, ka klausījies, un uz tikšanos nākamreiz.